Un tad tu vairs nemācies. Un tad man izmet. Bet nopietni vismaz. Mums tur bija Pasveicinu tās skolotājs, kurš noteikti nekad mūžā nestīsies šo streamu. Čau, paldies par visām zināšanām. Paldies, ka izmetāt. Kurā klasē tev izmet ārā? 11. 11. Nē, 10. Tas nebija tā, ka tu jau sadarinājies? Jā, bija. Pag, te tev izmet no skolas un tu sadarinājies? Man izmet vienā dienā ar manu līgumu. Tu te dīrs tagad. Man izmet vienā dienā man līgumu, man labāko draugu. Paga, davai izstāst, kas tur bija apakšā. Mani tur bija, mums bija tā, es ar Mandiku, mēs jau zinājām, ka mēs lidosim ārā, un mēs īpaši arī negribējām saglabāties tajā skolā, tur pēc tam vidusskola sākās tāda, bišķi tāda paga, griezīgā tāda. Un mēs tajā dienā, kad mums bija jāiet uz pārrunām, mēs izdomājām, nav vairs ko zaudēt, davai dzeram. Un vienkārši aizgājām pilnīgi cukāpīgi. Stulbeņi. Pilnīgi. Bet es negribēju tur mācīties. Pagaidiet, tad jūs izdomājāt, jūs bija saruna par to, ka jūs metīs ārā, es pareizi sapratu. Jā, pārunas tā kā. Jūs jau esat gudri čaļi, tik forši. Pārunās tev aiziet un mēģina tā kā motivēt, kad vajadzētu tā kā mācīties, ja? Jūs izdomājat, ka jums tā motivācija nahreni nevajag, jūs riktīgi piedzērāties un aizgājāt. Mēs teikām, mums bija tāds interesants stāsts. Mēs skolā... Mēģini tuvāk to savu mikrofonu. Mēs skolā paņēmām šito Goldmine, zini? Atceries tādu Goldmine? Bams, tāds liels 2,5 litri. Viņam nav tāda zeltena... Jā, ok. Un to paņēmām katrs savu spraitiņu. Un pusi spraiti izdzērām un sajaucām pusi uz pusi. Un staigājām pa skolu zelteniem spraitiem. Pēc sprēja rūgtā kaut kāda izstājās. Tajā laikā mēs saucām viņu pa D-bambuku. D-bambuks. Tāds bija variants, Labs. Bija. Un jūs staigājāt, un jūs sakat, kad jūs aizgājāt to skolu, tad jau jums vēl tās pārunas nebija. Bija vēl jāpagaida, jā? Mēs pastaigājām, jā. Jums bija laiks. Jums laiks bija sagatavoties. Jūs gājāt tām stundām tajās pāris stundās? Jā. Ko citu darīs? Jāgaida tās pārunas. Es neatceros, kas pēc stundām. Bet, tu vari mēģināt instruēt to situāciju. Man vienkārši riktīgi interesanti liekas. Nekad neesmu, jo godīgi, nekad spālī neesmu bijis skolā. Nenopietni, man tas ir kaut kas jauns. Tas ir interesanti. Jā, pastāst, tagad tev ir jāiet pie... Bet es neiesāku. Vajag uzlikt tādu, zini, tā kā nedariet to mājās skolā. Jā, skolā ir īpaši, nē. Tur vēl pārsvarā visi nav atļaut to darīt nemaz. Cik es tad būtu? Un tie iekšā visiem alkometrs. Nevis metāla detektors, bet alkometrs. Bet pagā, šī instrumenta to situāciju, jo man tas tiešām kaut kas ir jauns. Jūs tagad, jums ir tās stundas, jūs gaidat, jums tagad līdz jāiet iekšā. Un, kas notika tagad? Tā saruna varbūt tā kā tā nē. Pirmais jau, es tev saku pirmais, man teica. Jūs tādi gudri puiši, jums galva ir uz pleciem, visi saprotat, bet kāpēc jums šito vajag? Es viņai teicu, kāpēc man to vajag? Es vienkārši dzīvoju. Un tad viņi sāka tur teikt, ka, bet varētu taču tādās vietās... Viņi jūta, ka jūs esat pālī jau tajā brīdī, vai nē? Es domāju, ka nevarēja nesost. Okay. Un tas bija bams. Mums viņa rītīgi elīgi smirdēja, vai? Liekas, ka visi skolā nedēļu vēdināja. Sīņas reiz vienkārši. Bet tajā skolā tur bija vispār vāks. Tur bija tāds reizes. Nopietni, 5. skolā šitā gāja vaļā? Tāpēc viņos nav labākā skola. Mums tur bija Paldies, Aleks!